Pasaki, lūdzu, man, kāds ir tavs mīļākais sporta veids? Man liekas, visaktīvākais sporta veids ir šahs. Šahs? Tas taču nav sporta veids? Nē, tas ir kārtīgs sporta veids, jo tur ir jādomā, tur ir jāgatavojas. Bet zini, kas šahā ir grūti? Tur jāsēž. Tur jābūt arī ļoti pacietīgam, bet domāšana jau vajadzīga ne tikai šahā. Domāšana, jebkurā sporta veidā tev vajadzīgs skatīties un mācīties. Klausies, man ļoti patīk braukt ar ragaviņām ziemā. Tur arī nepieciešams pareizi izdomāt. Protams. Un tieši tāpēc šodien es esmu paaicinājis savus draugus mazos kamaniņus. Aplausi! Gākat studijā! Kā īstas kamaniņas! Nākat šurp, nāciet! Var mēs te priekšā nolikt? Cik smagas klausies! Kā tev sauc? Kaspars. Sveiks, Kaspar! Pauls! Feliks. Sveiks, Feliks! Selīna. Selīna, sveika! Un kā tevi sauc? Marta. Jūs esat kamaniņu braucēji, ja? Jā. Cik jums ir gadu? Man ir 11. 9. 10. 11. Feliks, tu varēji panest šos 25 kg, vai tu speciāli trenējies, lai viņi varētu panest? Nē, tur ir speciāla tehnika, kā ir viņas jānes, tas ir daudz vieglāk. Un tev es gribēju paprasīt, tev ir ķivere līdzi, vai tā ir kāda īpašā ķivere, ja tā ir parasta motobraucēja ķivere? Īpaši, jo viņa jāvelk un tad... Parādi, kas viņai ir īpaši? Tur stikliņš atsevišķi ir, ja? Jā, parādi. No sākuma tu uzvelc ķiveri, un tad? Tad šī aiztaisa. Jā, aiztaisa, un tad to stikliņu uzliek pa virsu. Skaties, tas nav parasts stikliņš, jo ne viņš ir tāds... Un tad šādi uzliek. Tu vari palpot, tur vari? Jā. Pasaka kaut ko. Es esmu kamaniņu braucējs. Izklausās tā kā robots, viņš kaut kā robots. Es esmu kamaniņu. Ziniet, ko es ievēroju, ko es gribu pajautāt? Tev ir ļoti interesanti cimdiņi, parādi. Kādi cimdiņi? Tādas kā nagliņi. Es jau jūtu, kad es tev devu roku, man gandrīz vai caurums rokā. Pastāst, parādi mums to savu roku un pastāst, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Viņi saucās pingvīni un viņus atgrūšu viņiem startā, lai būtu lielāks ātrums. Kā izskatās jūsu treniņi, kur jūs trenējaties un ko jūs trenējat un cik bieži? Mums ir 2 reizes nedēļā treniņi sporta zālē. Sporta zālē, fiziskie, labi. Pēc tam 2 reizes nedēļā treniņi Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē. Un tā kā vēl nav sezona, tad ir mākslīgā ledus starta estakāde, un tur mēs trenējam startus. Un tad šitās ir tās slietas, kuras iet pa ledu, jā? Nevis visas lietas, bet tieši no šejienes. Un tā iekšē, un arī šitā te maliņa, vai ne? Es skatos, tur ir tādi ritentiņi. Mēs ar viņām braucam vasarā pa kalnu lejā, kas ir, viņš ir izveidots skrituļotājai. Tieši šajās komanās var sasaisties viens cilvēks, bet ir arī 2 vietīgās komandas, kuras sasaisties 2 cilvēki. Varbūt jūs varat parādīt, kā pareizi sēdēt tur? Jā, tas būtu tik interesanti. Tur ir jāiesēžās, pašā priekšā jāieķerās rokturos, kājas jāpieliek taisni augšā pie ragiem, un tad jānoguļās. Kāpēc viņi sauc par ragiem? Viņiem stūrē. Ar viņiem stūrē? Tad tas sanāk nevis ar rokām stūrē, bet ar kājām stūrē? Stūrē gan ar kājām un ar rokām, jo šeit ir, viņi saucās tā ručka. Un ja es gribu pagriezties pa labi, kas man būtu jādara? Jāspiež kreisais raks, labā ručka, tāpēc tas ir paralēli. Tu varēsi tagad parādīt, kā pagriezties pa kreisi? Es tev bišķiņ iestrumšu, un tu mēģini pagriezties pa kreisi, jā? Būs grūti redzam, bet jā. Bišķiņ pamēģinam kopā, jā? Uzmanīgi. Turi? Tad visi kopā. 3, 2, 1. Turpinājumā mēs redzēsim, ar ko mūsu valsts robežu sargā ļoti drosmīgi vīri. Un vēl mēs apsīsimies, kādus brīnumus var panākt ar parastu naglu un salsūdeni. Skatāmies!